Dziedz ir cenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes, skats. Visu dienu cilvēku traumas plūdu uz pagrabstāvu, kur Ziedot LV ļaudis pieņēma bankas darbinieku sarūpētās pārtikas pakas. Gatavojot paciņas, ziedotāji domāja par krīzes skartajām ģimenēm, kas pēkšņi nonākušas neapskaužamā situācijā, un izrādās, atcerējās arī savu pieredzi. Manā ģimenē bija tāds laiks, kad uz maizes ir, ja ir sieras, tad tas ir ļoti labi un vismaz luksus lieta, un tas jau ir ekskluzīvi. Šī ziņā man ir ļoti, ļoti liels gandarījums par manu mammu, ka viņa ir mācējusi mums savā laikā, kad bija tādi smagie laiki, ielikt katlā, ielikt un zupu izvārīt faktiski no nekā. Tomēr tā ir ļoti tāda saprotama lieta. Tu katru dienu pats ej ēst, un tu saproti, cik tas ir būtiski un cik tas ir nepieciešams katram Latvijā. Un ja kādam šobrīd ir grūtības sagādāt sev pārtiku, tad mūsu tīri cilvēciskais pienākums un iespēja dota caur šo projektu palīdzēt. Swedbank darbinieki pārtikas paku sagādāšanā izmantoja biznesmeņu ķērienu. Viņi iedomājās par vairumtirdzniecības bāzēm vai pārtikas ražotājiem, kas ir bankas klienti un ar kuriem var sarunāt atlaides. Mēs ar filiāles vadītāju braucam uz vairumtirdzniecības bāzi un tad sapirkam paciņas, visādas paciņas. Tā prece, kurā nebojājas, ilgāk var stāvēt, grīķus, makaronus, tējas, kafiju, cukurs, milti. Arī kaut kādas konfektes bija ielikti par paciņu. Tas vienlaikus arī saliedē kolektīvu, jo cilvēki vienojās, cilvēki izdomā, kā panākt labāku rezultātu arī šajā iniciatīvā. Tāda jau mēs esam uz rezultātu orientēti. Paldies! Liena gribētu kaut ar atskaktiņu palūkoties, kā ģimene kādā Latvijas malā izsaiņo viņas gādāto paciņu. Es ļoti ceru, ka tas būtu smaids un prieks ir tiem pašiem bērniem par cepumu paku. Mamma droši vien, kad tādu mierīgu nopūtu nopūstos, kad ir ko ielikt katlā, ka ir ko uzlikt bērnam uz kāro zobu. Neskatoties to, kad ir kaut kādas krīzes apstākļi un ir nevisai labie laiki, vienmēr atradīsies cilvēki, kas būs gatavi atbalstīt grūtajā brīdī. Un paldies Dievam, ka Latvijā tādi cilvēki joprojām ir. Es ļoti ceru, ka viņi jūtas, ka viņi nav vieni un pamesti, kad ir pie kā lūgt palīdzību. Mūsos viss sākās no noskaņojuma, no mērķa esamības. Un tāpēc es domāju ļoti būtiski, lai arī ar tādām akcijām mēs ne vienkārši pārtiku piegādājam tiem cilvēkiem, mēs piegādājam viņiem atbalstu. Vienas dienas laikā Swedbank centrālajā ēkā izdevās savākt aptuveni 700 pārtikas paku. Akcija turpinās bankas filiālēs visā Latvijā, un darbinieki cer, ka visi kopā spēs iepriecināt aptuveni 1000 ģimeņu. Ilva Everte, Andris Damburs, Tautas balss.